Saeimas komisija otrajam lasījumam atbalstīja priekšlikumu tātad maksimāli samazināt krievu valodas klātbūtni sabiedriskajā mēdījā, pildot Satversmes tiesas spriedumu, kurā tātad ir skaidri pateikts, ka krievu valoda var būt tikai ārkārtas situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai lai atspēkotu mērķtiecīgu Krievijas dezinformāciju. Izejot no manas pieņemsim loģikas, es uzskatītu, ka mums ir jāturpina arī izplatīt informāciju citās valodās, tā skaitā arī krievu valodā. Runājot tēlēnu un līdzībās, Sarmaņos kundzei gribētu teikt, ka mums ārkārtējā situācija ir kopš 1940. gada. Satversmes tiesa arī ir norādījusi uz to, ka krievu valoda ir pašpietiekama valoda. Krievu valodā, es pat teiktu, mēdī, kas ir pieejami Latvijā, ir pat vairāk nekā latviešiem. Tātad mēs redzējām, ka gandrīz vienbalsīgi tiks pieņemts šis lēmums, līdz ar to ir arī liela ticība, ka Saeimas sēdē tas tiks atbalstīts un, manuprāt, tas fundamentāli maina situāciju valstī.